iesnieguma likumā ir izmaiņas šobrīd procesā, kur uz iesniegumu atbildi saņems divreiz ātrāk. Tas nozīmē, ka man ir jautājums. Laiks tiek samazināts. Man ir jautājums. Pirms lieldienām 21 prioritāra pasākuma sarakstā birokrātijas mazināšanai, kas vizuāli izskatījās tieši tāpatās, bija minētās jūs 10 dienas. Vakar valdībā akceptētajā ir 10 dienas. Jūs lasījāt dokumentu? Jā, lasīju. Ir 10 dienas. Domāju gan. Nav gan. Pazuda. 10 dienas pazuda. Tas pazuda, un ja iepazīstās to, ko stāsta, mēs saprotam, ka nav 25% pavadītais laiks birokrātiem. Nē, varbūt, ka tur ir labi domāts, bet tas, kā tie dokumenti mainās, viņš pasaka, ka tur ir tā. Pēkšņi 10 dienu moments pazūd. Tā, sāksim ar 10 dienām. Saimā jau skaidri ir koalīcijas iesniegts projekts par 10 darba dienām, kur no sabiedrībai un uzņēmējiem ir jāsniedz atbildi. Paldies arī opozīcijai, kas atbalstīja šo likumprojektu. Paldies, ka iesniedzāt pēc gadu un 3 mēnešiem to pašu, ko Uģis Mitrovics bija iesniedz. Es nesaprotu šo greizsirdību, mēs vējam uz kaut kā tādu kopēju mērķi, nevis te greizsirdību, kurš ko iesniedz. Jūs sakat paldies, ka atbalstījāt. Es saku paldies, ka jūs toreiz neatbalstījāt pēdiņās, protams. Vajag izstrādāt kvalitīvus likumprojektus, un te mēs atbalstīsim. Un tā bieži vien ir bijis. Jūsu likumprojekts mēs bieži atbalstam, nododam komisijām, panākam kopīgu rezultātu. Bet par birokrātiju. Ka Saeimā šis projekts ir. Mans jautājums vienkārši. Tas 3. punktiņš, kas vakar valdībā aizgāja, viņā vairs nav tās 10 dienas. Vienkārši nav. Tagad ir vienkārši samazināt termiņus. Tieši tik interesanti notiek.